Kā to dara? Ir izsaka Y abos vienādojumos un uzzīmē grafiku. Ja uzzīmē atrisinājums abiem šiem te. Ja, izsaka vienu burtu, Y. Ja, tad no pirmā pārnesam visu, kas nav Y uz otru pusi. Arī. Bet šoreiz Y mums vajag pašu dabūt kreisajā pusē. Augšā mēs dabūjam, ja tad bija plus x kvadrātā un pārnesot ar mīnus x kvadrātā. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apkaļ pie video. Un šeit tad bija plus y, te būs mīnus y, un otrajā pusē mēs pārnesām, te bija 2x, otrajā pusē tas būs mīnus 2x, te bija plus 3, te būs mīnus 3 un galā vēl plus 3 palika. Tātad, tad mēs pareizi zinām šito augšējo izdalam ar to skaidru, kas ir pie y, ja noklusētais mīnus 1. Tātad mēs dabūjam, ka y ir kvadrātā, un apakšā mums sanāk mīnus y ir vienāds mīnus 2x. Izdalam arī ar mīnus 1, mēs iegūstam, ka y ir x kvadrātā, un y ir 2x. Mēs uzzīmējam šiem te diviem grafikus, tātad y ir x kvadrātā. Mēs jau zinām, plus mīnus kāds grafiks izskatās. Jā, mīnus 3, mīnus 2. Jā, nu es domāju, grafikus mēs mākam konstruēt, tāpēc nepiesiesimies un rekurēs jau sagatavojas rekur. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Šādi izskatās šie te divi, šādi izskatās tas grafiks, tam vajadzētu sanākt. Jā, un mēs uzzīmējam grafiku, jo, protams, dators zīmē ļoti precīzi, bet, nu jā, tātad, kur mums būtu, tad mēs pierakstam klāt. Šitas ir y ir x kvadrāts, un šitas ir y ir 2x. Mēs iegūstam 2 punktus. Ja mēs redzam, viens punkts ir koordināts sākuma punktā, un otrs punkts 0, 0, un te mums ir tāda 2 un 4, un punkts 2, 4. Tā mums 2 atrasinājumi, 2 krustpunkti, un tā arī mēs pierakstam atrasinājumus, ja 0, 0, 2, 4. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā.